Sveiciens! Es esmu Lāsma Poļakeviča, personības izaugsmes kočs, topošais psihologs un pašizaugsmes kāršu autore. Un šodien vēlos tev pastāstīt, kā lietot pašizaugsmes kārtas no šaubām uz pārliecību, kur būs vairāki veidi. Un es pastāstīšu, viens no tiem ir aprakstīts arī instrukcijā, kas ir pievienota pie kārtīm. Un tas ir tāds klasiskais veids, jo mēs zinām, ka mūsu uzvedība, mūsu pārliecība par sevi ir cieši saistīta ar domām. Tātad no šīs kognitīvi behaviorālās terapijas mūsu ierobežojošie uzskati ir saistīti ar to, kā mēs jūtamies un attiecīgi, kā mēs rīkojamies. Tāpēc tas, ko tu vari darīt, ir paņemt kādu no lielajām kārtīm, kas tevi šodien visvairāk uzrunā, piemēram, par pašu pārliecību. Aprunāties ar sevi, saprast, ko man nozīmē pārliecība, un tad pajautāt, kas man šobrīd traucē būt par sevi pārliecinātai? Kas ir tās domas, ierobežojošie uzskati, kas man traucē tiešām būt šajā pārliecībā, ko es tikko definēju? Un tad atrast, pārējās ir mazākas kārtas, jo viņu ir daudz, lai mēs varētu atrast sev piemērotākos, ir ierobežojošie uzskati. Tur ir daudz uzskati, piemēram, tas, ka es nedrīkstu kļūdīties, man ir jātiek galā ar paša spēkiem, man neizdosies, es esmu nevērtīgs. Atrodam to, kas tiešām šobrīd man norezinē, šis ir tas, kas man traucē, šī doma par sevi. Tālāk, ja es to domāju, es esmu nevērtīgs. Kā es par to jūtos? Un te ir emociju kartītes, kur mēs varam sameklēt to emociju, kas man liek, kā es tajā brīdī jūtos. Es varu paņemt arī vairākas, ja es gribu, piemēram, kauns. Es kaunos par sevi, jo es daru lietas, bet es esmu nevērtīga. Ja es uzskatu, ka es esmu nevērtīga, man ir kauns, tad kādas darbības es tajā brīdī veicu? Izvēlamies no darbību kartiņām. Piemēram, es prokrastinēju, jeb atlieku lietas. Un te es varu nolikt savu priekšā, un jūs varat leju pielādēt arī šo te izklājumu, kuras varu skaisti uzlikt. Es esmu nevērtīgs, kauns, prokrastinēju. Un ieraudzīt, wow, ka tā ir ķēdīte, kas man ik pa laikam apzināti vai pat neapzināti izpeld un traucē manā ikdienā. Nākamais jautājums ir, vai es to gribu šādi atstāt vai nē? Iespējams, šobrīd es neesmu gatavs neko mainīt. Bet ja esmu, tad es apakšā likšu citu ķēdīti. Un tad no atbalstošajām domām es atradīšu to domu, kuru es šobrīd vēlos sevī stiprināt. Un, kas šīm kārtīm ir īpašs, šeit ir aizmugurē zīmējumi. Es varu arī nelasīt tās domas, es varu intuitīvi izvēlēties, ka šis, piemēram, man šobrīd uzrunā un pati izdomāt to savu domu. Bet, piemēram, šobrīd es izvēlēšos šo kartīti, kur ir rakstīts, es mācos ieraudzīt sevī vērtību. Es šo nolikšu savu priekšā. Un tad no tām pašām emociju kārtīm atradīšu, kas tad ir tā emocija. Piemēram, cerība. Tad man nāk cerība un viegla mīlestības sajūta par sevi. Tās būs manas emocijas. Ja es tā domāju, un ja es šādi jūtos, tad kas šajā brīdī ir tās darbības, ko es daru? Tad nē, vairs es netiecos uz perfekciju, bet es, piemēram, daru, cik labi tajā brīdī spēju. Tas ir tas, ko es vēlos sevī stiprināt. Un šo es arī uzlieku priekšā. Un tad ir jautājums, bet ko es darīšu? Viens ir pats svarīgākais, ka šobrīd ir apzināts tas ierobežojošais uzskats,
un tas jaunais atbalstošais, un tas jau ir pirmais solis. Tas ir daudz. Es varu sev to atgādināt. Es varu katru dienu lūkoties uz šo stiprinošo domu un atcerēties, ka tas ir tas, ko es stiprinu. Un vēl es varu arī sev pajautāt no šīs lielās tēmas kartītes, ja man bija izvēlēta. Es varu apgriezt apkārt un izlasīt savu superspējas jautājumu. Ja man būtu 100% garantija, ka nenožēlos savus lēmumus, ko vispirms ar pārliecību tu izmēģinātu? Un tad es sāku likt kopā, jā, tātad es gribu izdarīt šo un šo, bet varbūt vispirms to mazo lietu šo. Un tad ar šo savu jauno domu es eju un es daru. Šādā veidā stiprinu. Un kārtas var ļoti daudz dažādot, jo viens ir tas, ka es varu spēlēties ar šīm lielajām un reflektēt, ko man tas nozīmē, reflektēt no šiem kārtīm esošajiem superspēju refleksijas tātad jautājumiem, bet tikpat labi es tās varu arī nolikt šobrīd maliņā un sākt no otra gala, paskatīties, kas ir tās darbības, kas man šobrīd vienkārši kavē. Varbūt tas ir tas perfekcionisms. Es tiecos uz perfekciju. Un tad iet atpakaļ ķēdīti. Kā es jūtos, kad es tiecos uz perfekcionismu? Es jūtos trauksme man ir, satraukums. Tad kāpēc es tiecos uz perfekciju? Kas ir tā doma, kas tajā brīdī man ir galvā? Tā doma ir tas, ka man ir jātiek galā paša spēkiem, vai arī es nedrīkstu kļūdīties. Un atkal es esmu nonākusi pie šīs ķēdītes, kur, ja vēlos, es varu veidot jaunu atbalstošu. Es varu vienkārši atbalstošās domas izvēlēties kā skaistus attēlus un kā atgādinājumus. Tātad ielikt sev līdzi kabatā katru dienu vai nolikt sev priekšā šādu attēlu un šādu domu, tātad stiprināt tās. Es varu veicināt sevī apzinātību caur to, ka es jautāju vispār, kā es šobrīd jūtos, un man priekšā ir emociju kartītes, un es meklēju, kas ir tā emocija, ko es šobrīd izjūtu. Vai arī paskatīties uz darbībām, kuras ir man tipiskākās darbības, un kur viņas ir vairāk negatīvas, pozitīvas, kuras no tām es gribu mainīt, kā es gribu mainīt. Es ticu, ka šīm kārtīm ir vēl daudz dažādi veidi, kā tās pielietot, un lūdzu atraksti man, ja vēl kādos veidos tu tās izmanto, vai jebkurā gadījumā atraksti man, kā tev patīk šīs kārtas, un lai noder, lai top, lai izdodās pārvarēt savas šaubas un stiprināt pārliecību, ka tu esi vērtīgs tāds, kāds tu esi, un tev sanāk.